Mūsu galvenā ziņa – Izraēlas vīrietis tika sadurts un guva vidēji smagus ievainojumus Rietumkrasta ciematā Al-Avdža. Mediķi sniedza palīdzību 24 gadus vecajam cietušajam. Izraēlas aizsardzības spēki un policijas spēki notikuma vietā veic izmeklēšanu. Tikmēr sākotnējā izmeklēšana liecina, ka cietušais apstājās ar savu automašīnu uz 90. šosejas pie tirdzniecības centra. Un, kad viņš stāvēja ārpus savu transporta līdzekļu, uzbrucējs pienāca no aizmugures, iedūra viņam plecā un pēc tam aizbēga no notikuma vietas. Lūk, ko teica cietušā brālis. Viņa sieva mums piezvanīja. Šodien viņiem bija kāzu gada diena. Viņš paņēma brīvdienu savā bāzē. Viņa devās uz Tiberiju uz nelielu atvaļinājumu par godu savai kāzu gada dienai. Pa ceļam viņa apstājās nopirkt cigaretes. Kad viņš atgriezās pie automašīnas, tur viņu gaidīja terorists. Kad viņš redzēja, ka brālis pagriež muguru, viņš uzreiz metās virsū un vairākas reizes iedūra viņam ķermenī. Viņš cīnījās ar viņu un terorists aizbēga, pēc tam viņš bija panikā. Viņš to pastāstīja arī saviem bērniem, kuri bija automašīnā kopā ar viņu un sievu. Viņa sieva, kura bija stāvoklī, kliedza. Viņa kliedza tiešām skaļi. Tagad studijā pievienojas mūsu 24 News korespondents Roberts Svifts. Labdien jums! Ko vēl mēs zinām? Protams, situācija joprojām attīstās, jo tas notika šorīt pēc Izraēlas laika. Tieši tā, tas notika šorīt. Informācija vēl aizvien tiek saņemta, bet līdz šim zināms, ka upuru stāvoklis ir stabils. Jeruzalemes slimnīca ir sniegusi šo informāciju. Un Izraēlas aizsardzības spēki paziņo, ka viņi turpina meklēšanas operāciju. Sākotnēji viņi meklēja ciema apkārtnē, bet Izraēlas aizsardzības spēki ir paziņojuši, ka meklēšana ir paplašināta un operācija tagad notiek arī Jerihonā. Izraēlas aizsardzības spēki ir paziņojuši, ka šajā meklēšanā ir iesaistītas speciālās vienības, kā arī lidaparāti. Arī gaisa spēki. Tātad jautājums ir šāds. Mēs zinām, ka pēdējās nedēļās un patiesībā vienmēr ir bijušas noteikts naidīgas darbības no abām pusēm. Tas nekad īsti nebeidzas. Bet ko tas mums liecina par to, ka joprojām ir vardarbība no abām pusēm Rietumkrastā? Skatieties, visticamāk, tas ir plašāku spriedžu simptoms, kas notiek Rietumkrastā. Izraēlas kolonistu uzbrukumi palestīniešiem šobrīd ir sasnieguši gandrīz rekorda augstu līmeni. Nedēļas nogalē notika vairāki uzbrukumi, kuros tika ievainoti 4 palestīnieši. Tajā pašā laikā Izraēlas aizsardzības spēki paziņoja, ka nedēļas nogalē aizturējuši 3 palestīniešus. Tas bija daļa no sadursmes, kas notika piektdien. Pēdējo pāris dienu laikā ir notikuši vairāk individuāli drošības incidenti, nekā es šeit varētu uzskaitīt. Tie notiek tik bieži. Un tas liecina par spriedzes līmeni, kas šobrīd pastāv. Katrs no šiem incidentiem palielina iespēju, ka notiks vēl kāds incidents. Un tādējādi būtībā veidojās sniega bumbas efekts. Visu šo veicina aplenkumi, kas notiek Kusras ciematā, kur Izraēlas kolonisti ir apmetušies pie kādas mājas šajā ciematā Rietumkrastā. Un visi šie dažādi incidenti tikai palielina spriedzi. Šorīt notika vēl viens incidents, kas tikai pastiprinās. Tāpat arī ņemot vērā, ka tas nav tikai policijas jautājums, bieži vien Izraēlas aizsardzības spēkiem nākas iejaukties un apspiest nemierus. Mēs esam ziņojuši, ka nepieciešama vēl lielāka klātbūtne, pat ja tas ir policijas uzdevums. Ir acīm redzamas bažas, ka situācija varētu sāsināties un kļūt vēl sliktāka. Noteikti, skatieties, es domāju, ka neviens karavīrs neizbauda būt policista lomā. Tas nekad nav ērti vai dabiski. Mēs to jau kādu laiku redzam šeit, Rietumkrastā. Tajā pašā laikā ir gadījumi, kad tas, ko IDF vadība saka, ka viņi vēlas no saviem karavīriem, un tas, ko mēs redzam uz vietas, nevienmēr sakrīt, un tas palielina spriedzi tur. Ja IDF tiek nosūtīta uz kādu teritoriju, lai mazinātu spriedzi, dažkārt mēs redzam, ka tas nav gala rezultāts. Tieši tā. Un tas palielina tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies ikdienā. Vismaz palestīniešu pastrādātajos gadījumos šķiet, ka viņi ir koordinēti, tas saistīts ar noteiktiem grupējumiem, vai arī tie tiešām ir atsevišķi gadījumi. Tātad konkrēti, kad mēs tūlīt aplūkosim šo incidentu, mums nav nekādas informācijas, kas liktu mums sliekties uz vienu vai otru pusi. Šis ir viens cilvēks, kurš veicis uzbrukumu ar nazi. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tas atbilst tam modelim, ko bieži Izraēlas aizsardzības spēku un Izraēlas drošības dienesti dēvē par vientuļā vilku uzbrukumiem, taču tā var arī nebūt. Šī persona varēja būt koordinējuši savas darbības. Mēs gaidīsim, līdz parādīsies vairāk informācijas. Un tiešām vispirms viņiem ir jāatrod viņš. Bet runājot par to, ko mēs zinām, jebkurš cilvēks var paņemt nazi un sadurt kādu. Spriedzi pastāv, viss nav kārtībā. Tas nozīmē zemu koordinācijas līmeni. Pareizi. Labi, mēs drīz atgriezīsimies ar jaunāko informāciju.